Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debes Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zudīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zudāties apģērba dēļ? Mācaties no puķiem laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērpji. Tomēr es jums saku, ir Zālamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāsnī, tā ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzērsim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debes Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību. Jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Cilvēks bieži vien iedomājas, ka viņš ir kungs pār visu. Pār savām vēlmēm, pār savām idejām, pār savām iegribām, pār savām kaislībām, kārībām. Cilvēks dažkārt iedomājas, ka viņš ir savas dzīves kungs un ka viņš dara to, ko grib un dara tā, kā grib. Bet tā skarbā realitāte ir tā, ka mēs neesam kungi. Viss nav atkarīgs tikai no mūsu vēlmes, no mūsu iegribām, no mūsu idejām. Mēs neesam kungi, kas pārvalda savu laiku, savas spējas un iespējas. Mēs esam kalpi. Un tā ir tā skarbā realitāte, kur mums atgādina mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus sakot, jūs nevarat kalpot. Ar to viņš mums atgādina, ka mēs esam kalpi un vienīgais, ko mēs varam izvēlēties, ja to var vispār nosaukt par izvēli, bet zināma izvēles brīvība mums ir. Mēs varam izvēlēties kungus. Mēs nevaram izvēlēties paši būt kungi. Bet mēs varam izvēlēties, kas būs tavs, kas būs mans, kas būs mūsu kungs. Jēzus saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Tādēļ mums, lūkojoties apkārt, ir jādomā, jājautā, kurš būs tas kungs,
kuram es kalpošu. Bet pats svarīgākais vajag atmest domas. Ziniet, prāta vētrē ir tāda dziesma. Es kalpoju par kalpu sev, man algas nav un nevajag. Es tā klausījos tās dziesmas tekstu un es tā domāju. Es kalpoju par kalpu sev. Tā skan labi, skan tā, ka, ja es kalpoju par kalpu sev, tad tas nozīmē laikam to, ka nevienam citam es īsti nekalpoju, bet labi, tā ir dziesma, tā ir dzeja. Bet realitātē šāds stāvoklis nav iespējams, ka mēs kalpojam tikai paši sev un nevienam citam. Mēs varam izvēlēties, kurš būs mūsu kungs. Kas būs tas vai kurš būs tas, kuram mēs kalposim? Un tad, kad mēs mācījāmies katehismu, pirmais bauslis ir: es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus, citus kungus turēt manā priekšā. Un turpat tālāk paskaidrojot, ir arī sacīts, ka netaisi nekādu tēlu, ne pēc tā, kas augšā, ne kas apakšā, ne uz zemes. Pirmais bauslis mums rāda, kurš ir tas kungs, vienīgais īstais kungs, kuram mums būtu jākalpo, un ka mūsu dzīves uzdevums ir atzīt to īsto kungu par kungu un viņam arī kalpot. Visi pārējie kungi ir elki. Nav tā, ka cilvēks nevar kalpot. Jā, cilvēki kalpo elkiem un ļoti daudz un ļoti bieži. Tādēļ pirmais bauslis mums atgādina to, kurš ir īstais kungs, kuram mums jākalpo, un brīdina un mudina nekalpot citiem kungiem. Ja mēs mēģinātu sadalīt un paskatīties, cik daudz tad šo dažādo kungu ir, tad mazajā katehismā, runājot par tiem viltus dieviem vai elkiem, mēs mēdzam runāt par to, ka tie var būt citi dievi, kurus pielūdz citi garīgie spēki, tie var būt kādi citi cilvēki. Bet viens no izplatītākajiem, spēcīgākajiem, ietekmīgākajiem elku dieviem ir Mamons, jeb mantas dievs, nauda, manta. Tas ir viens no spēcīgākajiem elku dieviem. Un tādēļ mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus mums māca un saka, ka diviem kungiem mēs nevaram kalpot. Un jau visa vecā derība mums liecina un saka, ka cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot īstajam un patiesajam dievam un viltus dievam jeb elkam. Šāda veida mēģinājums laipot vai klibot uz divām kājām, sēdēt uz diviem krēsliem, sauciet to kā gribiet, šāds stāvoklis nav iespējams. Cilvēks var mēģināt, un daudzi cilvēki mēģina to darīt, bet vienlaicīgi kalpot dievam un elkiem nav iespējams. Vienlaicīgi uzticīgi kalpot dievam un mantai nav iespējams. Tādēļ Jēzus saviem mācekļiem un arī mums, klauvējot pie mūsu sirds durvīm, saka, jūs tātad neviens nevarat kalpot diviem kungiem. Kāds varētu būt šī mēģinājuma kalpot diviem kungiem rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka viena alga, cilvēka sirds agrāk vai vēlāk noslēgsies pie viena kunga. Zināmu laiku cilvēks var laipot, bet agrāk vai vēlāk viņš izdarīs izvēli. Kuram kungam viņš vēlas kalpot? Kurš ir viņa īstenais dievs, kuram viņš uzticas? Vienam pieķersies, otru atmetīs.
Vienu iemīlēs un otru ienīdīs. Tāds varētu būt rezultāts. Jēzus mūs mudina, protams, Jēzus mūs mudina izvēlēties kalpot dzīvajam Dievam. Atmetot kalpošanu mantai, atmetot dzīšanos pēc mamona, Jēzus aicina mūs kalpot dzīvajam Dievam. Un te nu rodas jautājums, bet kā tas varētu izskatīties praktiski? Un kur mēs varam novilkt robežu? Un kā mēs varam pateikt, kur sākas un beidzas kalpošana mamonam vai mantai? Jo mēs taču dzīvojam pasaulē, kurā mēs nevaram iztikt bez mantas. Mums katram kaut kas pieder. Jums līdz droši vien ir telefons, un tur ir virtuālais maciņš, kas sasaistīts ar karti. Droši vien jums līdzi ir kāds maciņš, kur ir kādi eiro vai bankas karti. Un vispār jums ir nauda, jo kaut ko jau jūs tur iemetāt, un tad, kad groziņš ies riņķī, jūs esat kaut ko sagatavojuši, lai ziedotu. Tātad mums ir nauda. Jūs esat atbraukuši ar mašīnām, kuras droši vien ir uzrakstītas uz jūsu vārda un pieder jums. Jūs atnācāt no mājām, kuras droši vien arī pieder vai nu jums, vai nu jūsu dzīves biedram. Nekustamā manta, kas ir uzrakstīta uz jūsu vai kāda cita ģimenes locekļa vārdu. Jums mugurā ir drēbes, jums ir kaut kādas saistības. Mēs visnotaļ esam atkarīgi un saistīti ar materiālo pasauli. Mums ir nauda, mums ir kustama un nekustama manta. Un šajā situācijā rodas jautājums, bet kā tad nošķirt, kur sākas un beidzas kalpošana mantai? Svarīgi ir ieraudzīt, ka Dieva vārds mums neaizliedz lietot mantu. Svarīgi ir ieraudzīt, ka Dieva vārds neaizliedz mums kļūt par naudas, kustamas vai nekustamas mantas īpašniekiem. Es domāju, daudziem ir piemiņā padomju laiki, un padomju laiki bija raksturīgi ar to, ka visādos veidos manta tika kolektivizēta. Mums bija kopīgi uzņēmumi, kopīgas saimniecības, kopīga kustamā un nekustamā manta, un dažādos veidos komunisti vienmēr ir ierobežojuši cilvēka īpašuma tiesības. Ja tas būtu tas ceļš, kā atraisīties no mantas kārības, tad droši vien komunisms būtu gājis uzvaras gājienā šīs dienas pasaulē, bet nekā. Visur, kur atnāk komunisms, tur ir asinis, tur ir posts, tur ir nelaimes, tur ir bēdas, tur ir sagrautas un sabojātas cilvēku dzīves, sagrautas ekonomikas, sagrautas ģimenes. Tātad tas piedāvātais ceļš visu kolektivizēt, atņemt iespējas krāt vai veidot personīgo kustamo vai nekustamo mantu, tas nav tas ceļš, kuru Dievs vēlētos iet. Vēl vairāk, ja mēs lasām tos pašus baušļus turpat tālāk, ir tāds bauslis, tev nebūs iekārot, un ir tāds bauslis, tev nebūs zakt. Un šis bauslis tev nebūs zakt skaidri norāda, ka manta nav kopēja, bet mantai, kustamai un nekustamai, ir īpašnieks, kuru var identificēt. Ir īpašnieks, kuram likumīgi, gan pēc cilvēka, gan pēc Dieva likumiem, drīkst piederēt kustam vai nekustam manta, un cits cilvēks to nedrīkst tā vienkārši savākt sev. Tātad Dievam rūp mūsu gars, mūsu dvēseli, mūsu miesa un arī mūsu kustamā un nekustamā manta. Jo Dievs ir nolicis tā, ka mums drīkst piederēt gan nauda, gan drēbes, gan kustam, gan nekustam manta. Bet tad, kā tad ir ar to mamonu?
Kā tad ir ar to kalpošanu vai nekalpošanu elku dievam, mamonam, mantai? Svarīgi ir ieraudzīt to principu. Un tas princips ir pavisam vienkāršs. Vai nu tu, es, mēs, vai nu mēs kalpojam mantai, vai nu tu, es, mēs ieraugam, ka manta ir aicināta, lai kalpotu mums. Un svarīgi ir nepadarīt to, kas ir aicināts būt par līdzekli vai kalpu, ir svarīgi nepadarīt to par kungu vai kundzi. Mēs atceramies padomju laikus, kad bijušie kalpi un kalpotāji pēkšņi kļuva par kungiem. Pasaule no tā ne tikai nekļuva labāk, bet parādīja to, ka ja bijušie kalpi kļūst par kungiem, pasaule kļūst vēl ļaunāka, lietas kļūst vēl sliktākas. Ja tas vai tie, kuru aicinājums un būtība ir kalpot, kļūst par kungiem, tad nekas labs no tā nesanāk. Nauda, manta, kustama un nekustama manta ir līdzekļi, kur uzdevums ir kalpot. Kalpot cilvēkiem, viņu vajadzībām, kalpot sabiedrībai kopumā un kalpot arī Dievam. Tādēļ mūsu uzdevums ir nepadarīt naudu un mantu par kungu vai kundzi, ieceļot to nepelnītā godā. Ir tikai viens kungs, kurš ir radījis debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, visu, kas ir materiāls un vērtīgs, tā pirmsākumos ir radījis Dievs. Cilvēks ir konstruējis, pārveidojis, formējis Dieva radīto pasauli, bet visu lietu radītājs ir Dievs. Tādēļ viņš ir īstenais kungs, kuram viss redzamais un neredzamais pieder. Mēs esam iecelti, kā mēs lasām 1. Mūzes grāmatā radīšanas stāstā, mēs cilvēki esam iecelti par šīs Dieva radītās pasaules pārvaldniekiem, apsaimniekotājiem, formētājiem un veidotājiem. Un Dievs jau no iesākuma ir parādījis, ka šī pasaule, ko Dievs ir radījis, viņa ir radīta, lai kalpotu mums cilvēkiem. Zīmīgi ir ieraudzīt, kā vecajā derībā radīšanas stāstā Dievs visu rada un sagatavo, lai beigās, tad, kad visa šī radītā pasaule faktiski ir pabeigta, Dievs pēc sava ģīmja un līdzības rada cilvēku Ādamu un Ievu, ieliek to savas radītās pasaules centrā, kā valdnieku un saimnieku pār visu to, ko viņš ir radījis, uzticot, pārvaldīt un veidot tālāk viņa radīto pasauli. Faktiski mēs varam teikt, Dievs visu redzamo un neredzamo ir radījis priekš tā, lai sevis radītajā pasaulē ieliktu savu līdzību un tēlu, tas ir cilvēku. Pasaule ir radīta priekš cilvēka. Un liels kārdinājums cilvēkam, kurš ir pazaudējis Dievu pēc grēkā krišanas, pēc izdzīšanas no Ēdenes dārza, liels kārdinājums cilvēkam ir dievišķot kaut ko no tā, ko Dievs ir radījis. Vai nu kādu citu cilvēku, kādu varenu spēku parādību, debesīs vai virs zemes, dievišķot kādu paša radītu ideju vai spēku un pacelt to kungu kārtā, pielūdzot un godājot, atdodot līdzīgu
godu, kāds pienāktos Dievam. Tādā veidā cilvēks kļūst par elka kalpu, godājot radību, idejas, kādas mantiskās vērtības paceļot pār visu lietu radītāju Dievu. Bet šīs dienas evaņģēlijs jau nav par tādām lielajām lietām, kā cilvēks varētu teikt, nē, mācītāji, tas attiecas kaut kādiem briesmīgiem elku kalpiem, briesmīgiem komunistiem vai sazinu ko, vai kādiem cilvēkiem, kuri pilnīgi bezdievi, kuri Dievu nepazīst. Nē, draugi. Dieva vārds tur tālāk runā par zūdīšanos, jeb gaušanos, par mantas trūkumu vai uztraukšanos par to, vai mums ar esošo mantu, līdzekļiem un iespējām pietiks. Un faktiski Jēzus mums rāda to, ka par elku kalpu var kļūt nevien tāds cilvēks, kurš klaji un atklāti godā kaut ko no tā, ko Dievs radījis vairāk nekā radītāji. Bet par elku kalpu var kļūt tas, kurš uz to, ko Dievs radījis, paļaujas vairāk nekā uz radītāju. Un ziniet, te mēs nonākam pie tā kārdinājuma, ka cilvēks itin viegli var sajaukt, var kļūdīties, var sākt vairāk paļauties uz naudu, tās dotām iespējām, uz mantu un tās dotajām privilēģijām, uz dažādām mantiskām vērtībām, saskatot, ka tas man ir vajadzīgs un meklējot dzīves jēgu, piepildījumu un dzīves drošību mantā un tās daudzumā. Novārtā atstājot radītāju. Un mūsu kungs un pestītājs šeit atklāja to, ka ja cilvēks zaudē mantiskās lietās paļāvību uz Dievu, bet sāk domāt apmēram tā, Dievs, es viņam tur ticu, bet kā saka, man taču ir jāstrādā, man taču ir jāpelna, man taču ir jāceļ, man ir jābūvē. Ja es to nedarīšu, tad kurš? Un tad cilvēks iekrīt tādā azartā dzenoties pēc mantas un tās dāvātajiem iespējām, ka vienā brīdī atjēdz, ka viņš dzenoties pēc mantas, dzenoties pēc naudas, dzenoties pēc tās drošības un labklājības, ko šī mantiskais nodrošinājums dod, cilvēks ir kaut kur pazaudējis to, ka viņā ir zudusi paļāvība uz Dievu. Viņš sācis ir vairāk paļauties uz to, cik viņam ir bankas kontā, cik laba un droša ir viņa māja, mašīna, cik stabils ir viņa darbs, cik stabila un droša ir vieta, kurā viņš dzīvo. Šī pasaule ir mainīga un pārējoša. Tās dāvātās iespējas arī ir mainīgas un pārējošas. Mums ir jābūt gudriem lietojot tās iespējas, tās mantiskās iespējas, kuras Dievs mums dod. Tomēr mums jābūt arī ļoti uzmanīgiem, lai nepārvērtētu naudas, mantas un šīs materiālās pasaules sniegtās iespējas un labumus. Dažkārt cilvēks var aizmirst, ka viņa galvenais uzdevums, dzīves jēga un piepildījums ir nevis mantā tās daudzumā, nevis dzīves labklājībā un nodrošinājumā, bet viņa attiecībās ar Dievu. Runājot par mantu un tās daudzumu, par mantisko nodrošinājumu, Jēzus mums dod tādu brīnišķīgu mierinājumu. Debesu Tēvs zina, ka jums to visu vajag. Manuprāt, tā ir absolūti fantastiska lieta, apzināties, ka mūsu debesu Tēvs zina ne tikai to, ka mums ir gars un dvēsele, bet mūsu debesu Tēvs zina, ka mums ir arī miesa, kur ir vajadzīgs pabarot, apģērbt, kurai ir vajadzīgs patvērums no lietus un sniega, miesa, kur vajag pārvietot no Saulkrastiem uz Rīgu,
varbūt ne tikai ar vilcienu un sabiedrisko transportu, bet arī ar personīgo automašīnu. Dievs visu to zina. Mūsu dzīvē iezīmējas tādi vektori, iezīmējas tādi virzieni. Un vektori un virzieni iezīmējās lūkojoties uz to, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Pēc kā tad mēs dzenamies? Kādus mēs saskatām mūsu tuvākos un tālākos sasniedzamos mērķus? Un te ir jāuzdod jautājums katram no mums, katram sev, kāds ir tavs tuvākais un tālākais sasniedzamais mērķis? Kas ir tas, uz ko tu īstermiņā un ilgtermiņā tiecies un dzenies? Vai šajā sarakstā ir, piemēram, varbūt nomaksāt kredītu, paaugstināt sev algu, iegūt labāku materiālu nodrošināšanu, vai arī tur ir kādi garīgi mērķi, būt tuvāk Dievam, izprast Dieva prātu, vairāk kalpot, vairāk lietot savas spējas un talantus Dieva godam, vairāk veltīt un veltīties Viņam. Pārbaudiet tos virzienus, kurās jūs savā dzīvē, kuros jūs ejat, pēc kā jūs dzenaties, pārskatiet savus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus un uzdodiet jautājumu, vai tur ir redzama, jums pašiem redzama dzīšanās pēc Dieva valstības un viņa taisnības, vai nemitīga zemes un ikdienas dzīves lietu kārtošana, sakārtošana, pilnveidošana, vai tur ir kaut kas vairāk par to? Jēzus saka, ka mūsu dzīves galvenais uzdevums ir pareizi sadalīt prioritātes. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Faktiski Jēzus mums dod tādu izaicinājumu, saka, pamēģini. Pamēģini vairāk sava laika un pūļu veltīt tam, lai dzītos pēc Dieva valstības viņa taisnības. Pārbaudi un pamēģini, vai arī tavas materiālās lietas tajā brīdī un tajā laikā tiks sakārtots. Pārbaudi to. Ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē praktiski to, ka mums kaut kādā brīdī vajag atlaist vai atlaisties no tās nemitīgās dzīšanās, no tā vāveres riteņa, kurā mēs cenšamies pilnveidot un nodrošināt savu materiālo dzīvi, materiālo labklājību. Un ieraudzīt, ka mūsu dzīves galvenajam vektoram vajadzētu būt tam, ka mēs ieraugām, ka mūsu dzīves iegūms ir ieiet atpakaļ tur, no kurienes Ādams un Ieva tika izdzīti. Ieiet debesu valstībā. Un cik daudz un ko mēs darām, lai mēs paši un varbūt vēl kādi citi šajā debesu valstībā varētu ieiet. Cik daudz laika, pūļu, spēka un enerģijas, jā, arī naudas un mantas mēs esam gatavi veltīt tam, lai tuvotos Dievam un ieietu viņa valstībā. Kur šī dzīšanās ir redzama un izmērāma? Lai Dievs dod, mīļie brāļi un māsas, savu žēlastību, ka mēs patiesi izvērtējot visu to, pēc kā mēs tiecamies un dzenamies, ieraugam, ka nav svarīgākas lietas cilvēka dzīvē. Gadi un laiks iet ārprātīgā ātrumā. Un nav svarīgākas lietas kā tās, kā dzīties pēc tā, lai mēs būtu tuvāki Dievam. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.